Dagdas veselības un sociālo pakalpojumu centrs jau vairākus gadus ir nepārtrauktā attīstības procesā. Piesaistot Eiropas finansējumu, kā arī par pašvaldības un pašu līdzekļiem, ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi centrā. Pēdējos gados projekti mums ir katru gadu vairāki bijuši, un tiešām viņi ir ļoti dažādi ar dažādām finansējuma, piesaistes šīm lietām. Vislielākais projekts mums bija par Eiropas naudiņu, ERAF projekts ambulatorās daļas attīstība, kuram līdzfinansējumu nodrošināja Dagdas novada dome. Un šajā projektā mēs ieguvām, es uzskatu, visvairāk, jo mums tika diezgan labi atjaunota tieši mūsu aparatūra, un pēc šī projekta mums parādījās jauni pakalpojumi, kuru līdz šim nebija pēdējos gados. Īstenojot projektus, ir radusies iespēja piedāvāt klientiem ausu kakla deguna ārsta pakalpojumus, drīzumā arī fizikālo terapiju. Dažādi uzlabojumi ir skāruši arī pārējos speciālistus. Pilnībā tika atjaunots dienas stacionārs un virtuve. Veiksmīgas veselības centra un pašvaldības sadarbības rezultātā tiek veikti arī daudzi citi projekti. Visi tie priekšlikumi, kur ir nākuši no iestādes vadītāja puses, vienmēr tiek atbalstīti. Mums liekas, tā sadarbība ir diezgan tāda appusēja un iedzīvotāju labā nesoša. Pašvaldība ir atbalstījusi un, caur mūsu iestādi tas projekts mūsu ģimenes ārstiem. Tas ir arī viņiem aparatūra un mēbeles. Šo projektu rezultātā mēs esam ierīkojuši arī gan uz otro stāvu pacēlāju, gan uz visām mūsu ēkām. Visur nodrošināta šī pieejamība. Pēdējais lielākais projekts, ko pašvaldība arī 100% nofinansēja, bija mūsu iekšējo elektrolīniju nomaiņa. Tikko par centra līdzekļiem ir atjaunots poliklīnikas gaitenis. Tuvākajā laikā ar novada pašvaldības atbalstu tiek plānots nomainīt rentgena iekārtu, kur ir kalpojis jau kopš padomju laikiem. Mums tas rentgens bija jau morāli un ne tikai un arī fiziski novecojis, jo dažādas rentgena komponentes, dažas bija vēl no PSRS laikiem. Šis tas bija pielāgots, šis tas bija nomainīts, un joprojām vēl šie rentgena uzņēmumi bija uz tām plēvēm, un tas jau ir tāds aizgājušais, gadsimts. Pat kā mēs domas sēdē esam lēmuši par rentgena aparāta nomaiņu, jo rentgens ir nokalpojis un diemžēl arī varbūt kaut kāda līdzekļa zūd dēļ tā, kad šis rentgens ir vecs un nevar apkalpot mūsu iedzīvotājus. Šī ideja varēs realizēties noteikti ņemot aizdevumu. Protams, būs iepirkums. Veselības un sociālo pakalpojumu centra klientiem ir patīkami ierasties sakoptās un labiekārtotās telpās, bet īpaši to novērtē paši darbinieki.